Labdien! Visvaldis šeit no Diseldorfas, Vācijā, kur mēs esam lielākajā karavānu izstādē Eiropā, Uman. Šobrīd aiz muguras un es šobrīd atrodos Prestige pēc nosaukuma, modeļu nosaukums, bet arī izskatās Prestige hobija piekabe. Hobija piekabes ir pazīstams ar to, ka katra ceturtā nopirktā piekabe ir tieši hobija. Kāpēc cilvēki izvēlās hobiju? Tas ir tāpēc, ka viņi iegūst ļoti funkcionālu un skaistu piekabu par ļoti izdevīgu cenu. Tātad par šo konkrēto modeli, šis konkrētais modelis būs domāts 7 cilvēkiem. Prasīsiet, kur tad tie 7 cilvēki gulēs, to es jums parādīšu laika gaitā. Bet sāksim pirmkārtām ar virtuves zonu. Šeit ir atsevišķa virtuves zona. Principā tāpat kā jūsu dzīvoklī vai mājā, milzīgi izmēra, viss nepieciešamais ir iespējams arī šeit iegūt cepeškrēsli, kas nav šajā modelī papildus iegādāta. Ir skapīši, ļoti interesanta sistēma, nav odziņa, bet ir jāpagriež loķis. Šādi te. Ir ļoti daudz dažādu modelījumu, kur uzglabāt traukus, krūzes, garšvielas. Protams, ir arī padomās par to, lai braucot, kratoties, ja jums neizkrīt nekas ārā, ir podziņas sistēma. Šeit varam nogriezt gāzi, plītī, leduskapī un ļoti daudz milzīgi. Mums virtuves zonā ir arī iespēja kontrolēt apgaismojumu, šādi te. Ir jau iebūvēts lādētājs, mūsdienās kā ir Type-C, USB porti, 220 rozetes. Principā viss, kas ir nepieciešams virtuvē, šeit ir otrā pusē, kā mēs redzam, šeit ir televizors. Televizoram ir kāja. Nezinu uzreiz, kā viņu attaisīt, bet principā viņu var izvilkt ārā. Un šeit mums ir tāds ļoti, es teiktu, mazliet vecmodīgs 80. un 90. gadu stils, kur šeit mēs liekam savas vērtīgos suvenīrus, viskijus, konjakus, bet piekritīsiet, izskatās tiešām augstas klases, dārgi. Un šeit, protams, ir vēl nodalī, kuru mēs varam novietot mantas. Tātad par mantām mums noteikti nav jāuztraucās. Es redzu ļoti daudz vietas, ko mēs varam uzglabāt. Un arī šeit zonā, kur šobrīd ir operators, mums ir milzīga ēdamzāle, kur mierīgi var sasēsties, es teiktu, 5-6 cilvēki, atvērt logu, iedomājieties, sēžat jūs ar savu ģimeni, ēdat spageti, boloņas mērcē kaut kur Itālijā, skatāties uz Adrijas jūru, baudēt laiku. Šī noteikti ir tā piekaba, kas visu to piedāvā. Un par cenu, ko noteikti jūs varat atļauties, par to mēs pašās beigās uzskaidrs, ka cena ļoti ir atkarīga no tā, kāda ir papildus komplektācija. Dosimies tālāk. Tātad, kā jau teicu, šeit mums ir divguļamā gulta, tehniski varbūt arī 3 cilvēki. Un šeit, es teiktu, ir tā sauktais master bedrooms, galvenā guļama vieta. Ļoti tādas interesantas formas, nav taisnas stūris, bet kā es neliksim iekšā, bet man šeit ir ļoti ērti. Un, kā saka, sievai arī vieta vēl pietiks, tā kā, vai nu arī bērniem. Un jautāsiet visi, kur tad Visvaldi, tu tikko teici, ka tev ar 7 cilvēku gulēt, kur tad tie vēl 7 vai uz jumta? Nē. Uz jumta ne, kāds varbūt padomās, ka šeit ir toalete, bet šeit ir gan toalete, gan vēl papildus istaba, guļama istaba, ko varbūt jūs no sākuma nemaz neredzējāt, tad tagad jūs to redzat. Tātad 2-stāvīgā gulta, ir iespējams šeit arī dabūt 3-stāvīgu gultu, par papildus, protams, samaksu. Mums ir trepītes, gulta, un šīm te gultām ir interesanta feature, ka viņas var obligāti neizmantot, viņi var pacelt šādi te augšā, šo te mēs varam izņemt ārā. Līdz ar to mēs iegūstam varbūt bērniem spēļu laukumu, bumba salikt, spēļmantas vai arī mīļākajiem, kā saka, mājdzīvniekiem var uztaisīt kastīti savu vietiņu. Līdz ar to katram šeit ir vieta. Te ir tāds mazs, es teiktu, kā ofisiņš ar galdiņu. Jā, var sēdēt, datoru spēlēt, kas mūsdienās jauniešiem tikai interesē. Apgaismojums viss ir. Varam redzēt arī, protams, ka mums šeit ir labierīcības, ir pietiekami plaša izmēra ar spoguļiem, protams, kā ar ventilācijas lūkām. Tā kā par toaleti ir tiešām liela izmēra, es teiktu.
Un, protams, ir arī duša, bet, kā mēs iesim gulēt, ja mums durvis nav, tāpēc, kā saka, labu nakti. Jā. Ļoti patīk, ka var nodalīt dažādas zonas, līdz ar to mēs varam arī lietainā dienā, kad daudz laika jāpavada, teiksim, tā slēgtā vidē, mēs varam nodalīties, katrs iegūt savu telpu. Un šādas te izmēra dušas vispār nav, kā saka, ierastā prakse, bet šeit tāda ir. Mēģināsim tikt viņā iekšā. Protams, ka ir kloķītis. Un šādi te. Un, protams, ir liela izviltne. Izlieta. Kā jau teicu, šeit var nodalīt visas telpas, visām telpām ir savas atsevišķas durvis, līdz ar to mēs iegūstam katrs savu personīgo telpu. Protams, ir padomāts arī par sieviešu leitām, par maniem krakliem, kur viņus pakarināt, lai izņemot nav uzreiz jāķerās pie gludekļa. Kas, protams, šajā karavānā arī nav liela problēma, bet, kā jau teicu, šeit visur ir izmantota telpa, lai iegūtu vietu vai nu kur gulēt, vai kur atpūsties, vai kur uzglabāt mantas. Un, kā jau es minēju, visās telpās ir iespējams nodalīt zonas, šajā gadījumā šādi un šādi. Tā kā principā mēs te redzam vismaz 3 dažādas telpas. Protams, ka mums ir arī leduskapis, kas ir interesanti. Šim leduskapim viņš strādā gan uz elektrību, gan uz gāzi, gan uz akumulātoru, un viņu var attaisīt no abām divām pusēm. Kam tas būs parocīgi, nav vienmēr jāiet, kā saka, uz vienu pusi, jūs to varat atvērt no abām pusēm. Iesim ārā, parādīšu, kā viņš izskatās no ārpus, bet pirms mēs to darām, ir hobija arī vadības panelis, ar kuru mēs varam regulēt apgaismojumu, mēs varam sildīt ūdeni, temperatūru iekšā, pārbaudīt mūsu akumulātoru uzlādes līmeņus, netīros ūdeņus un visu pārēju. Viss kā parasti piekabē pienākās. Palaidīsim te iekšā. Redzam uzreiz šeit ir 2 asis. Tas nozīmē to, ka piekabe būs pietiekami smaga, lai es jums nesamelojos pasnīšos uzreiz. Kā pilna masa būs 2,5 tonnas. Tas nozīmē, ka visticamāk būs nepieciešama E-kategorija. 2 asis nodrošinās stabilāku braukšanu. Vienīgais mīnus būs tas, ka griešanās leņķis būs lielāks, bet, kā jau mēs zinām, karavānas kemperi domāti atpūtai pie dabas, līdz ar to mums nav jāuztraucas par braukšanu lielās pilsētās, jo tā nav kempera būtība. Ja jau pieskārāmies pie cenas, šeit ir jau uzrakstīts tās, ka nav manas cenas, bet mēs varam piedāvāt arī labākas. Sākuma cena būs ar 40,000 ieskaitot PVN, tātad apmēram 32,000 bez PVN, ļoti atkarīgs no kādā komplektācijā, bet manā uzturē tā ir ļoti laba cena par iespēju nodrošināt savai ģimenei, sev vietu, vasarnīcu, kur jūs varat aizlūgt ziemā uz Itāliju vai Spāniju un pārlaist ziemas tur. Lielisks variants, es ceru, ka jūs man piekritīsiet un noteikti spiediet patīk mūsu kanālam, sekojiet mums un tiekamies jau nākamajā reizē. Tā.